Pēc Latvijas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī Latvijas diplomāta uzdevums bija panākt valsts starptautisko atzīšanu, ko juridiski apzīmē ar latīņu vārdiem de jure. Latvija bija atzīta de facto, tomēr starptautiskajās tiesībās tā ir nepilnīga valsts vai valdības atzīšana, ko var anulēt. 1919. un 20. gadā Latvijas pārstāvji veica milzīgu darbu Eiropas lielvalstu vadītājiem skaidrojot atzīšanas nepieciešamību. 1921. gada 26. janvārī Sabiedroto valstu augstākā padome pieņēma lēmumu atzīt Latviju de jure. Atzīšana de jure ir neatsaucama un pastāvīga. Latvija varēja nodibināt diplomātiskās attiecības, iecelt sūtņus, pievienoties starptautiskajām konvencijām, slēgt līgumus, piedalīties starptautiskajās konferencēs un starpvalstu apspriedēs. To nevarēja iznīcināt 50 okupācijas gadi. Uz de jure tiesībām okupācijas laikā balstījās Latvijas pārstāvniecību darbība Rietumvalstīs. 1991. gadā Latvija atguva neatkarību de facto.